Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta darba grupa, kuras uzdevums ir velotūrisma infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā, organizēja tikšanos ar vadošiem nozares speciālistiem no Rīgas. Piedalījās arī arhitekti un projektētāji. Daugavpilī viņi nav pirmo reizi un esošo situāciju labi pārzina. Pēc speciālistu vērtējuma tā ir diezgan labvēlīga. Eiropas projektu ietvaros ierīkotie veloceliņi uzlaboja transporta infrastruktūru pilsētā. Velo infrastruktūra attīstās. Viņi redzam, pat tagad ziemā, pat tad, kad ir sniegs, mums izdevās pabraukt uz Cietoksni, mēs braucām pa veloceļu. Daugavpilī ir kur augt, un es domāju, ka arī lietotāji velo infrastruktūrai būs. Kā rāda prakse un pētījumi, velotransports ir izdevīgs gan ekonomiski, gan ekoloģiski, gan arī uzlabo veselību. Lai attīstītu šo transporta veidu, ir jādomā par daudzām lietām, piemēram, kāda esošā apkārtne un velobraucēju vēlmes. Infrastruktūra jābūvē tur, kur cilvēkiem vajag. Un tāpēc arguments, ka šī ielā nav vieta velosipēdiem, bet ja velosipēds ir tik maziņš, ļoti šaurs, un mašīna ir liela, mašīnai atrodas vieta, mazam šauram velosipēdam neatrodās. Un te ir stāsts par domāšanu, jo velosipēds ir viens no pārvietošanās veidiem. Viņš nekad nav galvenais un nevajag būt viņam galvenajam. Tāds arī nav mērķis un nav prioritāte. Pats svarīgākais ir cilvēks. Daugavpils pašvaldība ir ieinteresēta, lai novērstu šķēršļus riteņbraucēju ceļā. Par to ir jādomā jau projektēšanas posmā. Izbūvējot ietves, mums ir ūdens notekas pārāk dziļas. Līdz ar to velobraucējs nav drošs, viņš arī bojā savu riteni, un tā, ja, piemēram, ļoti dārgs, tad viņš nebrauks ar to riteni. Darba grupas dalībnieki apkopos tikšanās laikā izteiktos priekšlikumus. Labākie no tiem tiks iekļauti pilsētas infrastruktūras attīstības koncepcijā, kas paredzēta līdz 2020. gadam.